Labvakar, draugi! Labvakar, pieaugušie, labvakar, jaunieši, labvakar, bērni, labvakar, Latvijas iedzīvotāji un visi viesi. Izņemot nedosim labvakar visādiem Elksiņiem, Bartaševičiem, Krauzem un tam līdzīgiem piderasiem. Visiem pāriem labvakar un laimīgi 2024. gadu. Jā, pavisam nedaudz stundas un mēs iesoļosim 2024. pūķa gadā. Cerams, ka 2024. gads atnesīs mums daudz vairāk prieka, laimes, saticības un pats galvenais saprāt, kas mums visvairāk ir pietrūcis 2023. gadā. Atskatoties uz 2023. gadu, varam to saukt par stabilitātes gadu. Stabili esam dirsā. Un, kā izskatās, ārā negribam kāpt. Varbūt pat mazliet dziļāk ielīst kaut kur melnākā atverē. Tā varētu raksturot visu 2023. gada notikums ar dažiem patīkamiem izņēmumiem. Esam tikuši pie jauna prezidenta. Jā, šo varbūt varētu pat raksturot ar plusa zīmi, jo iepriekšējais prezidents palicis atmiņā vienīgi ar spārnotiem izteicieniem, par kuriem vēl ilgi lauza galvas dažādi eksperti, salīdzinot ar Nostradamus teikto. Neviens īsti nesaprot, par ko viņš ir runājis, vai par attīstību, vai par leduskapa remontu, vai par bērnu rotaļlaukumiem, vai par bruģēšanu. Tas ir liels noslēpums, un tagadējais prezidents vismaz tādas glupības nerunā. Jā, esam tikuši arī pie jaunas valdības, vai tas ir veids, kā mēs gribējām pie viņas tikt, pavisam noteikti nē. Jo kādā veidā mēs esam tikuši, diez vai ir vērts atkārtot. Dažādu mahināciju gaiteņu rezultātā, iedurot dunci mugurā saviem uzticamiem vēlētājiem, ideoloģiski pretējas partijas sametās kopā, lai varētu turpināt mūsu attīstību pēdiņās, lai varētu turpināt zākt. Jā, paldies Dievam, esam tikuši no ministra prezidenta Kariņa, kas ir zadis pamatīgi, bet nekur tālāk mēs neesam tikuši, jo tie paši vien ir izveidojuši valdību, pieaicinot klāt teorētiski pretējus viedokļus Zaļo zemnieku savienību, kas pilnībā nodeva savus vēlētājus tikai, lai tiktu pie silas, un turpinam apzakt valsts dažādu projektu rezultātā, dažādu mahināciju rezultātā un tam līdzīgu afēru rezultātā. Diemžēl izskatās, ka nekas labāks mums solīts netiek. Bet skatīsimies pozitīvi, jo, kā teica, 2024. gads solās būt spēcīgi cilvēku gads. Varbūt kaut kas nāks uz labo pusi. Iezīmes ir, jā, jo 2023. gads mums nesis arī patīkams pārmaiņas, un to varētu raksturot sporta laukumos, jo sportisti bija tie, kas lika mums lepoties ar savu valsti, lika mums stāvēt plati paceltām galvām un priecāties par mūsu sasniegumiem, gan vīri, gan sievas. Visvairāk, protams, gribās atzīmēt mūsu hokejas sasniegto, iegūstot bronzu pasaules čempionātā un mūsu vīru basketbolu pasaules čempionātā piedaloties pirmo reizi, finišējot augstajā 5. vietā, kas, protams, ir sasniegums, kas ir pat zelta medaļas vērts. Par šo cepuri nost, un tas ir tiešām, ko mēs varam atcerēties no 2023. gada. Kādi vēl notikumi? Dažādi, gan patīkami, gan nepatīkami, bet, protams, pāri visam tam ir stabilitāte. Stabilitāte dirsā. Jā, mums centās pierādīt, ka daudz patīkamāk ir, ja viendzimumu pāri veido attiecības un ka patiesībā tas ir jauki. Tika pieņemta pat Stambulas konvencija, un ja ticam tam, kā tas viss tika pasniegts, tad sākot ar 2024. gadu mēs dzīvosim bezmaz paradīzē, saticībā. Ģimenes staigās roka rokā, neviens nevienu nelamās, viens otru cienīs, kopā dosies vērot saulrietus un smaidot skatīsies Baltijas jūrā. Tā tas tiek pasniegts. Vai tā būs realitāte? Diez vai, jo tiek bīdīt šauras grupas intereses un nenormālais šobrīd tiek uzdots par normālo un joprojām turpinās virzību uz stabilitāti. Stabilitāte, kas, būsim godīgi, mums nahuj nav vajadzīga. Šāda veida stabilitāte pavisam noteikti ne. Tāpēc cerēsim, ka 2024. gads tiešām atnesīs mums saticību, mieru, prieku, labestību un tiks ievērots gan normālo cilvēku vajadzības, gan viss pārējais, kas ir nepieciešams, lai mēs visi kopā varētu normāli dzīvot. Ar
protams, virzību uz stabilitāti, bet stabilitāti, ar ko mēs saprotam tiešām stabilitāti, nevis to, ko mums tagad cenšas pasniegt, iebāžot konfektīti stūtā, sūdu un pasniedzot to kā serenādes konfekti. Nē, paldies, tādi mums nav vajadzīgi un tādas mēs nepieņemsim. Dārgie draugi, lai 2024. gads jums atnes visu to, ko es jums teicu, mieru, saticību, laimi un visu to labāko. Labprāt pacelt šampaniešu glāzi, bet, diemžēl, atrodos Kiribati salā un šeit svētdienās alkoholu nepārdod. Stienis man, stabilitāte arī Kiribati. Visu jums labu un lai 2024. gads atnes daudz smaidu un saticību. Tā.